Šāds smuks raudulītis, ko ne? Šāds skaistums. Glīti. Kolēģi, čau visiem! Nu ko, dodamies ceļā. Pulkstens ir 6, priekšā tāls ceļš. Šīs dienas ideja ir tāda. Vakardien devos uz Ventu ar domu ķert vimbu. Ar jaunu tehniku. Vimba neizdevās, bet bija patīkami pārsteigts, ka pie vakardienas necops, kad bija teju mīnus 27 grādi vienā vietā, man izdevās noķert vairāk ar šo tehniku nekā ar mormišku. Tas man patīkami pārsteidza, bet tajā pašā laikā nekāda video no vakardienas nebūs, jo es centīšos nedalīties ar tām lietām, kuras vai nu pats nesaprotu, vai arī nevaru īsti sagramot un pastāstīt jums. Jo šī kanāla ideja un mērķis ir nevis rādīt vienkārši copes atskaits, bet kaut ko jums nodot, kaut ko iemācīt. Lai šīs 25 līdz 30 minūtes ir vērtīgas un jūs kaut ko no tām varat paņemt. Jā, tāpēc šodien man līdzi ir Edgars, kurš pirms aptuveni 10 gadiem radīja ideju par ziemas fīderi. Jā, šodienas raidījumā jūs redzēsiet, kas ir ziemas fīderis, kā ar to darboties, kādi ir superīgākie apstākļi un kad tam ir lielākas priekšrocības par, teiksim, cita veida makšķerēšanas stiliem. Ja kādam no jums gribās kaut ko svaigu, es domāju, ka šis būs īstais video, kuru noskatīties. Un tiem, kas vēl nav pierakstījušies kanālam, lūdzu izdariet to. Katrs +1 cilvēciņš, kurš ir pierakstījies, man nozīmē jaudu un enerģiju filmēt un darīt vairāk un labāk. Paldies jums! Esam klāt. Igaunija, Pērnavas upe. Uzreiz nedaudz par noteikumiem. Iepazīstieties, tie nedaudz atšķirās no Latvijas. Un svarīgākā būtiskā nianse kalaluba.ee ir iespēja nopirkt licences. Licence ir nopērkama uz 1 dienu. Maksā nieka 2 eiro. Un varam iet copēt. Gan zandartiem, gan asariem, gan baltām zivīm 1 dienas licence. Re, kur jau Edgars klāt šodien. Tas ir tavs veiksmes talismans. Tas ir mans meitas. Nu jā, tas mums šodien palīdzēs. Labrīt, dāmas un kungi. Esam atbraukuši, kā es vienam saku, uz ārzemēm, uz Pērnavas upi. Pavadīsim lielisku darba dienu. Cilvēku ir ļoti maz. Laikam visi ofisā sēž, bet mums ofis šodien būs šeit, uz upes. Mēģināsim ķert ar ziemas fīderi. Lieta, kuru es kopā ar Normu un Grabovsku izgudrojām 7 vai 8 gadus atpakaļ. Vienkārši uz kaut kādu brīdi viņš bija tā kā pieklusis, piemirsies. Parādīsim, atgādināsim, kas tas ir, kā to ķert un cik tas ir interesanti. Ledus labs, jā? Tas ir, jā, viss notaļ. Ir? Edgar, paņems kameru. Jā. Smuka rauda! Labs. Postie. Laba. Vakar man nebija tik liels. Hopā! Aprāvās. Nu labi, trakot nevajag. Nē, neaprāvās. Vienkārši izņēmās ārā. Nu, jūs paši redzējāt, kā smuki pieliec ziemas fīderi burvība. Šodien pastāstīsim, parādīsim, kas tas ir. Starp citu, filmētājs ir Edgars. Viens no cilvēkiem, kurš ir vainīgs, ka man rokās šāda makšķerīte ir šodien. Glīt raudiņi. Smuki sēžam. Nevarētu teikt, ka zivis baigi traucē pagaidām, bet nu, jā, upē viss ir baigi atkarīgs no straumes. Strauma ir, zivis ēd, strauma nav. Zivis it kā ir, bet nav instinkta baroties. Esam teltī. Nu jā, mums šoreiz ir paņemta, nosauksim, lielā tehnika līdzi. Nu nevis, lai noķert zivis, bet lai varbūt arī jums parādītu un paši pasītos, kāda ir zivu reakcija. Kas notiek, kad, teiksim, nav straume. Viņas papakš tā kā guļ, tā kā staigā, viņas nogulušās dūņās. Atsāksies straume cope. Ar to pašu sekundi ieslēdzās. Es nezinu, kā tas strādā. Varbūt kāds biologs var pakomentēt. Bet tos es zinu arī ir Daugavā, Hesā, kā ieslēdzās strauma.
zivs aiziet. Šeit ir ļoti līdzīga situācija. Bet tas ir vairāk, lai varētu parādīt, kā tas izskatās. Kā pieņemsim barotavu, tur uzmet augšā, tad arī viņi nopulsē. Uzparikte, vienkārša. Fīderis pice, rokturīts, kur Edgaram ir. Pavisam viegls. Putu. Eva, jā? Eva rokturīts ar plasmas riņķīši. Polīti, vai izmanto vai širās multiplikātoru tipa vai bezinerts, tā kā spinnings poli. Miniatūras vasaras fīderīts. Sistēmu viņi arī parādīšu pēc tam. Jā, par barībām. Ir jābaro. Vakar arī es ventā patsupēju, tad var redzēt, ka tā zivs iet cauri garām. Un tad kaut kādā brīdī, kad tas barības punkts ir, viņa apstājās. Un liekas, hop, ok, skaidrs. Tā tad, pieturās viņi tur uz tā barības punktu. Un tas salauž to teoriju, ko vasarā praktizē vimbu ķērāji, kas ķer vimbas ar parastajām gruntenēm un saka, ka nav vajadzības barot. Tas ir pilnīgs bullshits. Ir jābaro, zivs piestāja un ir starpība, vai jūs noķersiet to vimbu, vai viņi vienkārši tranzīt tā paies garām jūsu esmai. Viss. Tieši tas pats arī šeit. Barībiņa. 20, 30, 40 gramu barotavs droši vien, jā? Viss no sraumas atkarīgs, protams, bet principā maz izmēra barotaviņa, 20 līdz 40 gramu. Atkal noraustīt. Edgars ķer ar pavisam parastāko inline sistēmu. Re, kur ir slīdošā barotaviņa. Pamataukla, karabīnīte, un pavadiņa galā. Un pavadiņa. Jā. Un viss. Man ir drusku savādāk. Man ir tie, kas vasarā ķer ar atvadas sistēmu, principā atvadas sistēmu. Tikai trīnieka vietā es lieku uzpinu pīnīti uz pamatauklas, apakšā iet barotaviņu klāt, un te sānā rekur pavadiņu. Nezinu, droši vien, ka var gan tā eksperimentējiet, mēģiniet, kas jums labāk strādā, ko vieglāk uzsiet. Edgaram jau ir atkal copīte, vai arī kur var labi redzēt augšā vīķi pie pašu slēdzes malas. Viņas kustina auklu visu laiku tusējās, bet pilns pacēla augšā pirmīt. Drusku visu sistēmu un ņem kā trakas traucē, tā kā tāda mikro kustībiņas, tas var būt arī no vīķēm. Tā, esam Pērnavā, jebkura upe ar tecējumu, droši vien kāda foršāk izteiktāk bedre, kur jūs zinat, ka ziemas zivs, teiksim, dzīvojās tur vairumā, būs ļoti laba vieta ziemas fīderim. Šeit makšķernieku daudz, mēs sēžam teltī. Tas, ko es gribēju pateikt, ka lielā salā varētu būt bišķiņ problemātiskāk, varbūt kaut kur tur barība samitrinātā pasalst, bet es iesaku viņu likt maisiņā, parastā iepirkuma maisiņā, plasmas, vakar padarbojos ar viņu arī ventā. Patiesībā tā sasalšana nemaz nav tik traģiska. Tad ieliekam kaut kādā trauciņā un ķeram. Tur daudz cilvēku. Mēs speciāli nelīdām barā, atnācām te, lai var mierīgi iefilmēt, pastrādāt un ķerās. Edgars dabūjis vimbu, asars, mums ir vīķe, rauda un plicis. Laikam 5 sugas. Kaut ko viņš tur baļāvo tajā teltī. Lieliks kaut kas? Jā, savējās makšķers, jo jāķer. Nemāc tā izcīt tā. Edgar! Ņem! Tev vaļā bremzes pilnībā. Vimba otrā jau. Tītars. Kāpēc tu padirsi viņu? Tāpēc, kad es jau pusceļu viņu tinu, viņa... Tu varēji teikt, ka ir liela. Es nesapratu, jo es laiku tinu. Es visu laiku tinu un... Copīt. Mikro. Pēc tam ir buļka, jā? Tas brīdis jāsadiet, ka piespiež. Es domāju, ka tu jau nokavēji, ne? Nē, viņš ir galā. Vimba? Nē, tas. Bet baltais ir kaut kāds. Kas Pličuks. Un smuki pliči, Ķeram. 250. Kabili.
Reku, viņš pasies, viņš ēst varību, viņš pa žaunām te tā kā... Jā, viņš labi piesien. Viņš ēd to varību, viņš tā kā izspiedās ārā varībiņu. To, tad vimbucīts. Nu reku, viņam uz mutes viss pilns ar varību. Jā. Nu, reku vēl. Tiem, kas heito barību, barošanu pavasarī, ziemā. Zivis ēd, viss ir kārtībā. Barojam tikai. Edgar, ko teiksi? Un nedaudz motilīti piemetam pie barības. Nu, nepažēlojiet to 1 eiro. Pieliekiet nedaudz. Viņu var saspaidīt, lai ir tā kā tāds, lai viņam nav ko vajag ēst, viņam tā kā tāda suliņa, viņš tādu asins smaržu sajūt. Tad viņš ierauga, motilīts, tas, kas ir uz jūsu āķīšu. Un to viņš paņem. Ļoti labi ir. Labs. Laikam plicīts. Plicīts. Nu, un tie cilvēki, kas taisa voblas, tiem šādas zivis vienkārši, man liekas, ir baudīšana. Mēs atdosim viņus tiem, kas taisa voblas, jo es nemāku taisīt, godīgi atzīšos. Nu, man arī šausmīgi viņas negaršo, bet Plicīts ir. Mums rauda viena tikai ir. Divas raudas ir. Neredzēju, ka tu viņu tur Rekur barotaviņa un motilīts iekšā. Ielaižot arī viens maziņš momentiņš, kas jāņem vērā. Vispirms ieliekam barotavu, pieturam pavadu. Tā kā barotava aiziet, tad var laist vaļā viss. Tas tā, lai nesapinās. Un tā laižam lejā. Lukts. Nostiprinam. Piestiepjam. Kas ir tāds augsts? Augšā rekur maila kaut pienāc. Un gaidam. Jā, labi, fīču, ko Edgars parādīja arī, pareizāk sakot, nodemonstrēja ar konkrētu darbību un izrietošajām sekām. Var pacelt to barotaviņu bišķi no grunts, uzkratīt, tur droši vien barība, ja sāk tur kaut ko sāk kustēties un arī pēc tā brīža uzreiz, cik to 2 tādas zivtiņas dabūjam. Jā, viņš uzsit mutulīt arī no barotos pasklojās barību bišķi ārā. Un man arī, un ir? Man liekas, ka nav, bet katrā gadījumā bija cope. Nostrādāja tādu lietu. Man ir. Tev ir. Bet rauda, tāpēc arī jūtu, ka kaut kas sajūt lielāk, jo jau raudīja daudz spēcīgāk, kā tur tas plicis. Smuku raudiņu. Motils gan ir izzīzelēts pamatīgi. To nograuz to var mest iekšā barībā uz svaigu zāķi. Zāķi var likt gan balto, gan motilu, pinku. Par līdzi ir arī slieka, ja ir aizdoma. Ja ir aizdoma vairāk pa bimbu, var arī garneņu gabaliņus, es domāju, pilnīgi mierīgi. Viss kā vasarā vai pavasarī uz vīderi. Viss var strādāt. Čakts, liekam iekšā. Braucam lejā. Jau bija. Pat neļauj iedzert tēju, tik aktīvi tā cope brīžiem uznāk. Opa. Nu. Es nedzeršu. Tas jau bija mētiecīgi. Un ir. Nē, nav. Vai maziņš kaut kas maziņš bija. Copīt labi. Pacilāju. Tika paņēma.
Pasties, kā viņš barība. Pilna mute ar barību. Pilna mute barība. Jā, Nu, viss kārtīgi ēd, nu. Nelāgi izklausās, bet atvemi to barību. Bet, nu, tas nozīmē, ka viņš to barību ēd un viņa strādā. Tas nozīmē, ka ja tās barības te apakšā nebūtu, varbūt viņš arī te nebūtu. Viņš, kā tu iepriekš teici, ka viņš var noskriet garām, bet viņu nepiesiem pie vietas. Arī, nu, saka, jā, tā vimba ķer arī vasarās tam gruntenēm un to visu. Vienkārši jūs daudz mazāk zīvi varat noķert. Viņa pie jums neapstājās uz to sekundi vai minūtēm kaut kādām. Ar to pietiek, lai viņš ieinteresētu uz jūsu ēsmu. Nu, principā ziemā barība daudz nav vajadzīga, tāpēc mēs izmantojam, nu, principā ļoti mazas barotavas, es pēc tam parādīšu. Nu, svari ir atkarīgi no tā, kāds ir straume. Nu, bet 20, 30. 20, 30, nu 40 maksimums, kādā varbūt, jā, upē lielāka straume. Opa, nu man ir kaut kas nāk. Kaut kas raudā. Šodien uz raudā. Divi raudās, ja tā paņem, tā kā nekas nav. Vimbās. Vēl viena laba. Paga, tu manu vimbu nolēji. Nevajag atlaist bremzes tik ļoti vaļā skolē. Es gribēju paspēlēties. Nu, jā. Vimba rauda vimbai māsa. Vēl viena noderīga lieta. Ekstraktors. Nu, sanāk jau te arī, kur raudiņai garšoja, ierī tā, ka būtu jārauno stāķis. Šī tāda maz lieta var izglābt visu pasākumu. Viss labi. Snāk. Viss lielāks. Kad grib pretoties pustos. Postus, kas par raudu. Kas par raudiņu. Re! Ha! Ziemas fīderīts. Paskat. Ej! Skaisti. Kādam būs vobla. Man nē. Un Edgars arī nemāk viņu taisīt. Tev copē. Man copē, bet ja jums patīk šis video, uzliekam īkšķīti. Pierakstamies kanālam. Kling! Tur podziņa apakšā. Subscribe. Klik! Kas man pielikt? Bum. Opa, nāk. Nāk. Lūstējās. Kaut kas tur nāk. Vimbons! Vimbiņa! Cilvēkam nebūs mārā. Nu re. Vimbiņas arī ņem. Tur, kur vimbas ir, es domāju, šitā ir viena no droši vien labākajām metodēm, ko var darbināt ziemā. Ziemas fīderītis. Nu, boja glītā. Šitā maziņa, bet nu, mums ir viens mērs. Un tas, kas man liekas, ka kur tu man te aizlaiž. Kas aizgāja, tas bija stabils mērs. Jā. Skaisti. Laišam apakaļ. Kur dusmīgi. Vēl viena laba štēle, ko turēt sev blakus. Jebkurā veida ziemas copē, bļitka, balansieris vai, es nezinu, mormiška, kur ziemas fīderi izteikti, kur jāstrādā ar barotavām, gribās reizēm noskalot rociņus. Mums te ir arī ūdens trauks. Dvielīts. Tā ir garantija, ka jums nesals rokas. Pirmais, ko ir jāizdara, pēc tam, kad rokas ir slāpīs, viņas vienkārši jānotīra. Nu jā, makšķerītes var novietot uz tāda tipa vai kaut kāda tipa turētājiem, bet kur Edgars tikko rādīja stāstīja, ka tikpat labi uz zivis spaiņu paņem noliek smuku makšķeri te stolīt vidū. Oi, kā tev... Ir? Jā, tev tur ir, kamēr tu nodarbojies ar... Muļķībām? Ar muļķībām tev ir... Jums, kungs, ir audiņi. Paldies. Paldies, ka izliftējāt. Un jā, var ērti iekārtoties, tiešām tā starpība ir tāda, ka šeit var copēt ar komfortu. Tā telts vajadzīga, nevajadzīga, par to spriediet paši, bet te ir silts, kur ir iespēja ieslēgt kaut kādu gāzes apkuri, pieslēgt,
Viss ir par rokai. Man vispār es paņēmu lielo krēslu līdzi, Edgars sēž uz kastes. Var mierīgi baudīt copas procesu. Dažreiz gribās arī pacupēt ar kaifu. Un nevar teikt, ka neķerās, ne? Plicīts būs. Plicīts. Bet kas pa vimbu, reku. Skaists sudrabiņš. Smuki sēžam. Ērtā krēslā, kas mums ar zivīm. Zīvis ir. Spaiņuks pilns. Reku šitādi pliči. Tur ir liela raudiņas plītis. Vimbiņas. Skaisti! Tu kaut 10 kg jau. Jā. Diena ir tikai pusē. Tā kā... Principā mēs ķeram 2 stundas. Ķeram. Mēs sākām makšēt ātrāk. Līdz 11 nebija straume. Pilnīgs klusums. Jau gandrīz jau cēlāmies un jau pārvākties. Gribējām mainīt vietu, jā. Pagaidam. 11:01. Bām! Pirmā Un pa 2 stundām, jā, kā 10 kilo zivs. Un mēs jau vēl mazos laižam apakaļ. Jā, asarīšas neņem vispār. Nu, mazās vimbas arī ir atlaistas vairākas. Pagad, tev ir 4 Man vimbas. 4, jā. Man ir, 2, vienu, var teikt. Vienu Edgars speciāli palaid. Lielāko. Bet, iekomentējiet, jums arī tādi kolēģi, kas tur mēdz nočukarēties ar sačoku, nepaceļ tur zivi. Vai rekur vienkārši paraujās pie āliņā. Tā kā rakstiet komentāri. Un ietagojiet. Vai arī aukuli ieberž kaut kur. Vēl par barību runājot. Ziemā man patīk izmantot tumšākas barības. Man liekas, viņas pat par sevi ir neitrālāk, netaisa tādu diskotēku uz grīdas. Un, var ķert, Edgars te man stāstīja, var ķert gan ar barotavu, gan arī ar kaut kādu sviniņu, kādā brīdī, kas sāk ķerties. Kad jūs jau esat tādu ilgāku laiku ķērušies, jūs redzat, jūtat, ka zivs ir pienākusi, var nomainīt sviniņu, jo sviniņš grimst vēl ātrāk. Jā. Tīri dēļ ātruma, jā? Tīri dēļ ātruma, un arī vienā brīdī arī vairs nevajag tik daudz barot. Tomēr, mēs 2 stundas ar katru laidienu, tomēr ielaid kaut kādu barības daudzumu. Beigās savācās. Man ir gandrīz puskilograms izbarots. Jā, bet dienas laikā tur arī ar to kilogramu uzjaukt to, ko tu mājās var sagatavot. Pilnīgi pietiek, jā. Tas arī ir viena nianses, jā, barības daudzums nav vajadzīgs ziemā. Jo maziņas barotavs. Bet normāls ir. Skaisti pliči! Jau kaut kas tur krautās. Re. Bam! Un ir. Uf. Raudīgi. Čakts. Glīta rauda. Mērķi zivs šādai copai droši vien ir pamatā baltā zivs, breksis, vimba, rauda, plicis. Bet šodien mums trāpās arī, ka nopurvināja, ka sastiep arī asars. Tā kā principā viss, kas ir zem ūdens, tas ēd. Un arī vīķis, un aiz dibeni. Mums nenormāli daudz vīķi. Var redzēt. Augšā tur visi tie punktiņi. Tās visi vīķis, kas tur ņemās. Tāpēc jau Pērnavā ir gan asars, gan zandarts. Un tāpēc viņš te arī ēd lielās visādas ēsmas. Tur blitkas balansierus nav problēma, te ķert asaru. Nav tā kā ventā. Vai kaut kādā sakā, kur ir jādod tev maksimāli mazi tur mormiškiņi, ko viņš tikai tad ir gatavs apēst. Nav iedomājams, ka kāds tur noķert asaru ar balansieru vai blitku. Te viss notiek, jo vienkārši es domāju, ka tā, barības bāze ir rupja un viņš ir gatavs viņu ēst. Tāpat kā pēpusā tā stinta, tā stinta. Cik asars, jā.
Un viņš ēd mierīgi. Op. Vimba būs. Man liekas, ka Vimba būs. Ko viņš skrien? Vimba. Man liekas, ka atvainojos, kļūdījos. Vimbas izmēra plicis. Milzīgs vienkārši. Nu, šitie ir tādi, jā. Nu tāda viss spainera, kur skaistums. Tāds izmērs, ka var pat ar Vimbu sajaukt. Jā, tiesnīgi raust. Obā. Tas ir raudē ar motivs. Asars, būs gan cits. Dusmīgais. Kas par audu? Rekur. Tā ir laba. Kas tad vajadzīgs ir no inventāra? Speciāls makšķerītis, kas ir radīts šādai te ziemas feederim. Tās ir Team Salmo, Ice Feeder, spole. Var izmantot gan berzenerts spoles 1000 izmēra vai tur mazāks, ziemas spolīts. Vai arī šāds te ziemas multiņas. Es padarbojies ar abiem, ērti gan ar vienu, gan ar otru ir strādāt. 0,20, 0,23 monofīlā pamataukla, un apakšā tad klasiska feeder sistēma. Viss principā ļoti vienkārši, nekā sarežģīti nav, bet ļoti rezultatīvi. Viņi krīt lejā. Viņi tagad sāk krīt lejā. Nu, laikam, es saku, baltais ir lielais ir paspiedies un viņa ieņem vietu. Kaut kas ir. Kaut kas nāk. Kaut kas neliels. Raudiņa. Es no sākuma domāju, ka aiz puņš bija sapinusies. Kur ir? Šmuks. Nu jā, redz, tikko Edgars teica, ka viņš uz balto, es uz motili. Tagad atkal liekas, ka motili labāk ēd šajā brīdī. Jā, maz 15 minūtes, jā, baltoja gan arī klusums. Grancopīts mazāk. Man ir. Jāmaina tā esmu, jāmaina. Viņa tāda sajūta, tiešām zivs redz, ierauga, pamana, kaut kas viņai tur nepatīk un viņa nēd. Nomainu, uzliek kaut ko citu. Jauns impulss un aiziet. Čerts. Vasariem. Nometīs kādu šķips. Maza barotaviņa, 20-30 gramu. Gatavās pavadas, barība. Tiešām maz, nezinu, es šodien nebūšu pat kilogramu iztērējis. Nu, mums uz abiem kilograms, es domāju, būs izgājis, jā. Nav daudz. Galīgi neiet barības tik ātri. Maziņas barotavs, tāpēc. Su it kā barojam visu laiku. Tā diezgan katrā laidienā iet barotavu lejā, bet barotava maza, arī daudz nevar ielikt. Kaut kas jau kratās, pīķis. Varbūt, ka ne. Patīkami, interesanti pēc it kā neilgojos baigi pēc vasaras, man patīk ziemas cops, bet redzēt, kā kustās feederas spice, tas tikā Viņi tev kustās pie tam. Šodien sanāca pavisam interesanti pieredze, kaut kas jauns man, ziemas feeders. Kāds no jums varbūt kaut ko tādu ir dzirdējis. Kur man aiz muguras ir Edgars, viens no tiem, kurš ir vainīgs pie šāda te ziemas stila cops rašanās. Paķērām raudas lielus pličus, vimbas. Fantastiski. Aizgāju pie kolēģa, paprasīt ļoti švak. Es pastāstīju, ko mēs esam šodien saķēruši. Viņš kā Tom un Džerijā, kad atkrīt ar žoklis viņam ejā. Viņš saķēra galvu, mēs saķērām pilns paini ar lielām zivīm.